lai žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mēs pārdomāsim Dieva vārdus, kā tie ir rakstīti Mateja evaņģēlijā 20. nodaļā. Jēzus stāsta līdzību. Debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā. Derēja strādniekus par 1 denāriju kā dienas algu, viņš nosūtīja tos savā vīna dārzā. Un viņš izgāja ap 3. stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam un sacīja: Noejiet arī jūs vīna dārzā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap 6. un 9. stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl kādu stāvam un saka tiem: Ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka: Neviens nav mūs derējis. Un viņš saka tiem: Ejiet jūs arī dzen vīna dārzā, un kas nākas, to jūs dabūsiet. Bet, kad vakars metās, vīna dārza kungs saka savam uzraugam: Pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu, iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti 11. stundu, un katrs dabūja pa denārijam. Kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs pa denārijam. To saņēmuši, viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja: Šie pēdējie strādāja 1 stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstumu esam cietuši. Tad viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem: Draugs, es tev nedaru netaisnību. Vai tu ar mani neesi saderējis par 1 denāriju? Ņem, kas tev pieder un ej, bet šim pēdējiem es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesību darīt ar savu mantu, kā es gribu? Jeb vai tava acs ir skaudīga, es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie, jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu. Āmen. Lūksim. Mīļotais debesu Tēvs, mēs Tev lūdzamies, svētī mūs, lai Tavus vārdus saprotam, ar Taviem vārdiem topam klāti, iemantojam mūžīgo dzīvību Jēzus vārdā. Āmen. Lai saprastu šīs līdzības garīgo nozīmi, sākumā apskatīsim viņas laicīgo nozīmi. Ja mums tirgus laukumā nestāv pēc darba, austrumu zemēs vēl joprojām tirgus ir vieta, kur piedāvāt savu darba spēku. Tie ir vienas dienas strādnieki. Tad, kad nav vajadzīgi pastāvīgi strādnieki, kurus algo uz ilgu laiku, uz gadu, varbūt vairāk, citreiz uz nenoteiktu laiku. Ja viņš ir īpaši vērtīgs strādnieks, tad līgumam nav beigas. Bet šī ir vienas dienas strādnieki. Un viņus aicināja kādu steidzamu darba dēļ. Piemēram, celtnieki būvē lielu māju. Rīta nāk komisija, bet nav kas gružus aizvāc projām. Un celtnieki nav daudz. Vajadzīgs ir tūlīt šodien darba spēks. Mums ir grovešu izvākšanas firmas. Tajos laikos tie bija strādnieki, kuri pulcējās pie tirgus laukuma. Noteiktā vietā, kur viņus derēja atrast, slēgt līgumu uz 1 dienu, par izpildāmo darbu, vienoties par atalgojumu. Tāpēc tā bija ļoti parasta parādība. Tā nav vienkārši stāvēšana tirgus laukumā, tirgojoties, pļāpājot. Tā bija darba gaidīšana. Mēs varētu teikt, tas bija nodarbinātības
liels dienas tajos laikos pie tirgus laukuma. Un cilvēki gaidīja. Lūk, tie, kas rīta agrumā saņēma darbu, viņi noteikti bija ļoti priecīgi, ka šo darbu saņēma. Tāpēc, ka viņi bija sadarējuši par 1 denāriju. 1 denārijs ir neliela sudraba monēta. Ja es pareizi sapratu, viņi apmēram ir 2 centu lielumā, bet no sudraba. Tāda faplāna monētiņa. To sauc par denāriju. Ar viņu varēja ģimene, kas sastāvēja no 5 līdz 7 cilvēkiem, iztikt veselu dienu. Būtībā tā bija laba dienas alga. Kas tad cilvēkam darba ir vajadzīgs? Kad viņš var samaksāt par dzīvokli, viņš var samaksāt par ēdienu, dzērienu un drēbēm. Tātad skaidrs dienas alga denārijs, tā ir normāla. Viņš nekautināja šos cilvēkus. Protams, dienas darba laiks nebija 8 stundas tajos laikos, bet 12. Izrēlā tas bija no saulēkta līdz saulrietam, tas ir 12 stundas. Latvijā gan tā nav, un Latvijā tāpēc ir pieraduši kalpināt vairāk kā 12 stundas savus kalpus, jo tumsums bieži vien iestājas vēlāk. Jā. Bet tajos laikos tāpēc strādāja apmēram 12 stundas. Un kas mums par to liecina? Par tumsu liecina, ka tie, kas 11. stundā tika atalgoti, par viņiem kurnēja un sacīja, viņi 1 stundu strādāja. Tātad 12 ir darba dienas ilgums. Bībele pati paskaidro sevi bieži vien, un šeit arī tas ir viens labs piemērs. Nākamais tiek izmaksāta alga, un lai arī parasti tajos laikos tas bija darba vadītājs, kas izmaksā nevis saimnieks, bet saimniekam ir īpašs nodoms. Saimnieks ir īpaši devīgs. Un tāpēc viņš stāv klāt, lai nama uzraugs izpildītu tieši tā, kā viņš vēlas. Un lai visiem tiktu samaksāts 1 denārijs. Pilnīgi visiem, neatkarīgi no darba ilguma. Mūs varētu šaubīties, vai tiešām 11. stundā nama tēvs varētu iet meklēt strādniekus. Arī tas nav nekas neparasts. Vīna audzētājs zina, ja pēc prognozēm tuvojas lietus, vīna ražā, tad ir nepieciešams novēlt, kamēr ir saulēts. Jo vīns zaudēs strauju kvalitāti, ja uzlīs lietus. Ne tikai grūtāk novēlt, bet arī vīnogas kļūst ūdeņainas, mazāk saldas. To arī visi zina, kas, piemēram, mēlenes lasa. Lietus laikā, viņas ir vairāk ūdeņainas, skābākas. Ja novāc saulē, tad viņas ir saldas, tādas cietākas, kraukšķīgākas, varētu teikt tā višķi. Cita garša pavisam. Atcerieties zemes saulēnā laikā, kādas viņas ir un kādas ir lietainā laikā. Maina savu garšu. Vīna, iespējas vīnu pārdot, tas ir ļoti būtiskas, lai būtu saldākas vīnogas un, ja arī paši savām vajadzībām ražo, negaršīgu vīnu veselu gadu paciest un dzert pusdienās, es domāju, neviens nevar mieru. Tāpēc darba spēks vīnogu novākšanas laikā bija ļoti nozīmīgs. Tas nebija neparasts, kad gāja meklēt visos strādniekus, kur vien varēja atrast. Redziet, tā ir tāda nozīmīga Izraēlas zemē lieta, vīnogu novākšana, un Jēzus šo līdzību lieto, lai mums palīdzētu saprast par kalpošanu Dieva
par atalgojumu, kas ir par kalpošanu. Un tātad arī par pašu Dievu. Tagad mēs nopratīsim, ka tie, kas dienas pirmajā stundā saņēma darbu, viņi bija priecīgi, jo viņi zināja, mana ģimene būs ēdusi. Tie, kas 3. stundā, tas nozīmē 9:00, jo saulēns ir apmēram 6:00 Izrēlā, un 3. stunda ir apmēram 9:00. Tie arī bija priecīgi, jo viņi pat pie sevis rēķināja, ja man samaksās pat 3/4 no denāriem, tas ir daudz labāk nekā. Bet vēl joprojām tur bija daudzi izmisuši cilvēki, kuriem nebija darbs un kuri stāvēja un gaidīja, kad viņi varēs strādāt. Un viņa izmisums bija tik liels, ka daudzi pat cerēja, varbūt tās kāds viņus nolīgs uz pēdējo stundiņu. Jo viņi zināja, ka nāks vienalga. Kaut vai pēdējā stundiņā, ģimene taču vajag kaut ko ēst, kaut vai dažus vara gabalus dabūt. Arī tas ir labāk nekā neko. Un tāpēc mēs redzam, tur tie strādnieki visu laiku parādās. Varbūt daļa no viņiem cerēja uz labāku piedāvājumu, bet nedabūja un palika tur tāpatās. Ne jau visiem patīk strādāt viena dārzā karstumā. Kāds varbūt noslīkoja un domāja, pagaidīšu izdevīgāk darba piedāvājumu. Man nepatīk tur sēdēt arī vīna kalnā, jo visi zināja, ka tas ir grūts darbs, steidzams darbs. Tajās ražas novākšanas dienās slīkot nevienam neatļāva. Tas bija kā maratons kārtīgs. Izjūtu spēkus prasīja daudz. Saprotams, ka viņi negribēja sākumā to. Arī tādi tur varēja būt. Un tomēr beigās viņi redzēja, ka nekā nav. Un tāpēc viņi paliek un gaida darbu, bet neviens viņus nenolīgs. Vienīgais šis saimnieks nāk un aicina. Kas šajā līdzībā, ko Jēzus stāsta, ir nepareizs? Tas ir veids, kā nama saimnieks atalgo strādniekus. Un tas ir pilnīgi tāds veids, ko mēs cilvēki neatzīstam. Jēzus ar nolūku stāstīja šo līdzību. Es nezinu, vai mēs vispār pasaulē šeit sastaptu kādu biznesa cilvēku, kurš savus darbiniekus atalgotu tādā veidā. Un ja mums būtu kādi kolēģi, un man cilvēki ir stāstījuši, ka tas notiek apmēram tā. Viņi saka, ka tu strādā un tavs kolēģis neko nedara, tikai spēlē datorspēles ofisā. Bet saņem tādu pašu algu. Ja viņš kaut ko vispār pa dienu padara, tad viņu pat grūti pierunāt. Un atlaist viņu nevar. Un neko pateikt pret viņu sliktu nevar, jo priekšniecībai viņš ir, tā saka, paziņa un tā tālāk. Iekļūst labā darba vietiņā. Un mums jau šāda situācija liktos netaisnīga pati par sevi. Kā tad ir? Viņš 1 stundu strādā un saņem tieši to pašu, ko es. Jā. Mēs viņu sašutumu ļoti labi saprastu, ja mēs būtu paši tādā situācijā. Bet iedomāties pašiem. No rītā grumā, diegainām acīs, vienam uz tirgus laukumu. Tur mūs nolīgs sākumā darbs ir labi, bet pēc tam sākas nogurums, karstums, sviedri. No saules zaļi un dziļi riņķīši skrien apkārt. Bet jāturpina, jo nav laika slinkot, vīnogas ir jānovāc šodien, nevis rīt. Darbs ļoti smags. Un tagad tu vakarā nonāc pie atalgojuma un skaties tos, kas ir pastrādājuši ļoti maz drusciņu, un skaties, viņiem dod tavu apsolīto algu. Skaidrs, ka cilvēks sacerēsies. Ja viņiem dod to denāru,
varbūt man 3 dos, varbūt 4, varbūt 12 reizes vairāk. Viņi 1 stundu tikai nostrādāja. Man varbūt 12 dos šodien. Un es taču esmu noguris par visiem 12, nevis par 1 denāriju. Redziet, tiem, kas tādā rindā stāvēja, viņiem visādas domas pa galvu, galvai riņķī. Novērtēs taču manu darbu. Un tu nonāc klāt pie galda un izrādās, tev neviens nav novērtējis. Un tad sākās kurnēšana. Kāpēc tu tā izdarīji? Kā tu varēji novērtēt vienādi šos sliņķus, kuri 1 stundu vēsumā strādāja? Es gan nezinu, ko nozīmē Izrēlā vēsums 5:00. Es varu iedomāties, ko nozīmē karstums. Vienkārši esam bijis vidusjūrā augusta mēnesī. Un 5:00 ir tieši tikpat karsts, cik 12:00. Identiski. Tie paši virs 30 grādiem un tāpat karsts ir. Un es nedomāju, ka tirgus laukums tur ir tā vēsā vieta, kur stāvēt, kaut kur ēnā nolikt duši. Tirgus laukums ir pilsētā, un vienīgi ēna tur sniedz ēkas, un saule staigā riņķī un visu sakarsē. Pilsēta īstenībā ir karsta. Tanī laikā. Un arī tā gaidīšana viņam nebija tā vieglajā. Un vispār cilvēks ir tāda būtne, ka viņš ir liels egoists. Un šī pirmā iemesla dēļ, kā viņš saka, kāpēc tev skauž? Kāpēc tas tev skauž? Viņš saka, es tev neesmu netaisnību nodarījis. Vai mums bija līgums par denāriem? Bija. Es tev esmu mazāk iedevis? Nē. Tad kāpēc tu skaudi? Ka es viņiem iedevu vairāk? Tev skauž tāpēc, ka esmu labs un devīgs. Otrs, bet kāpēc cilvēki nesaprata, ka šis nama kungs īstenībā ir arī žēlsirdīgs? Vai viņš nedomāja, ka šiem cilvēkiem, kas 1 stundu strādā, ir ģimenes, kurām arī vajag ēst? Kad tie gaida tēti mājās un vīru atnākām ar denāriju rokās, lai ģimenei būtu ko paēst, ko apģērbties, samaksāt nodokļus Romas valdībai. Protams, ka arī viņiem vajag. Viņi taču neatnāca ar 2 denāriem, bet ar to 1, kas bija domāts dienas iztikai. Viņi nekļuva ar to bagāti. Bet iedomājies, kā skauž cilvēkam, ka otrs ir dabūjis paēst un padzerties. Tas arī mūs var skaust. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka māsas un brāļi, tas grēks cilvēkam iesāks. Mūs nepārtraukti, mūsu domas vērš prom no Dieva ceļiem un Dieva darbiem. Mēs aizmirstam to, ka Dievs ir žēlīgs un labs pret taisniem cilvēkiem un netaisniem. Viņš iet un līd pār visiem laukiem, pār svētā un par grēcinieku, pār ticīgā un neticīgā. Un dienascho maizi viņš visai radībai dod. To mēs esam piedersuši. Šis nama saimnieks rīkojās patiesībā tā, kā Dievam būtu jārīkojās. Dod visai radībai savu nepieciešamo. Viņš nepadarīja nevienu bagātu ar šo savu devību. Nepadarīja nevienu par kungu, bet viņš nedeva nevienam mazāk, kā tam ir vajadzīgs, lai iztiktu, lai dzīvotu. Lūk, kas bija iemesls viņa rīcībai. Tāpēc, ka viņš saprata šos strādniekus, ka visiem ir vajadzīgs tas denārijs. Un tā kā tā ir līdzība ar debesu valstīm, tad mums tas ir jādomā par Dievu un par mums Dieva ļaudīm.
Cilvēkiem mēdz būt dažādas dzīves, un vieni kļūst par Dieva bērniem jau no bērnības. Jo tēvs un māte viņiem sludina Dievu vārdus. Dievu baušus mācīdam un sludinādam liek atgriezties no grēkiem un sludinādam Kristus evaņģēliju. Dod iespēju viņiem ticēt Jēzu un saņemt mūžīgo dzīvību. Un ir dažādas dzīves cilvēkiem. Vieniem viņi dzīvo sabiedrībā, kur būt par kristieti ir viegli. Amerikā, piemēram, ASV ir veselas dienvidu zemes, ko sauc par Bībeles zemē. Vairāki štati. Un ja tu tur esi kristietis, un tev rokās ir Bībele, un te uz baznīcu, un piedalies Bībeles pulciņos, labdarības pasākumos, baro nabadzīgos uz ielām, tu būsi pats labākais viņu vidū, tu būsi ieredzēts un slavēts. Savukārt, ir daudzas zemes, un viena no tām Latvijā ir tāpat kā zeme, kur par tavām šīm aktivitātēm pateiks, ka tu esi jūcis, ka tu esi traks, no viduslaikiem, ka par moderno zinātni neko nezini. Jā, kaut kāds viduslaiku zemnieks esi. Un ja pasaka, ka tu esi izglītos cilvēks, es vienam esmu tā teicis arī, kad izglītos cilvēks ar 2 augstākām izglītībām, jā. Viņš teica, traki var visi palikt, arī profesori. Viņš saka, bet vai tev ir kaut viena augstākā izglītība? Nē, man nav, bet es neesmu traks. Lai jūs saprotiet, pret kristīgo ticību ir dažāda attieksme mēdz būt. Un ir zemes, kur par kristīgo ticību nogalina. Tu nesaka, ka tu esi traks, tur vienkārši tevi nogalina. Tad redziet, ir dažādi veidi, kā būt. Un tādī zemēs, kur nogalina ticīgos Kristu, ja tu no bērnības esi piedzimis tādā ģimenē, tu dzīvo nāves draudos no savas piedzimšanas brīža. Un nevar zināt, vai sasniegsi vecumu vai pusmūža gadus. Kaimiņš var tevi vienkārši nošaut, tāpēc, ka esi kristietis. Vai, piemēram, šī zemē ir daudz no bērnības, un skolā visi jau par tevi smējās, jau nepārtraukti. Muļķis, tumsoņi, tu vari mācīties teicami visos priekšmetos. Tu vari būt teicamīgs, tu vari zināt fiziku, ģeogrāfiju, vēsturi, to galvas visu. Viņa acīs tu vienalga būs traks un muļķis. Tie, kas mācās uz 2 un 3 10 baļu sistēmā, turpinās tevi par muļķi uzskatīt. Kaut arī tev ir 9 kā 10. Un ir ļoti grūti. Un ir liels kārdinājums to visu noliegt. Tas ir tā kā pusdienas svēlme. Tev burtiski svilina tavas ticības dēļ. Nevelti arī apostols Pēteris rakstīja savā vēstulē, mīļie brāļi, ko jūs brīnaties par ciešanu svēlmi, kas nāk pār jums. Tad arī viņu draudzēs vadītajās un veidotajās bija kristieši, kas teica, kāpēc mums tik smagi iet? Viņš teica, ko jūs brīnaties? Tas pats notiek visiem kristiešiem pasaulē. Bet tieši šī jaunības periodā, kad cilvēkam ir vieglāk Dievam ticēt, arī ļoti daudz ir kārdinājumi, kas saka prom no Dieva. Otrs, kas notiek, augot jaunībā, tu redzi, kā visi nodarbojās ar sev patīkām lietām. Dzer, iedzerās, smēķē zālīti, kokaīnu lieto, amfetamīnas, tabletes, ballējās augām dienām dzerstās nedēļas nogalē.
piekopi ārlaulības seksu pa labi un pa kreisi, izbauda visu grēku saldumu, UTT un tā tālāk. Un vēlns nāk un kārdina šos jauniešus. Paskaties, te tev ir ciešanas. Varbūt tikai tavu muļķīgie vecāki, senlaicīgie, tā to saka. Patiesībā varbūt nekāda dieva nav, un tu muļķīgi pavadi savu mūžu. Kam tu tāds būsi vajadzīgs? Ja tu ienāci šī pulciņā, tev būs viss, zēni, meitenes, visu, ko vēlēsies. Patīk zēni, būs ar zēniem, patīk meitenes, būs ar meitenēm. Tev neviens nenosodīs. Nodzīvosi laimīgu dzīvi. Visu būsi nobaudījis savā dzīvē. Tādas domas galvā viņiem griežās. Un pamatot šādu cilvēku vidū, ir kādi, kas iztur šos kārdinājumus un paliek, bet viņu vidū var rasties cits kārdinājums. Nosodīt tos, kas atgriežas no grēkiem pie Kristus, nodzīvojuši šo grēcīgo dzīvi, nobaudījuši visus pasaules labos. Un tad gribās viņus nosodīt. Kā viņi var saņemt godu tik pielīdzināt mums, kas šo bēdus vēlmi esam pacietuši, vēl joprojām ciešam. Ir taču milzīgs starpība starp cilvēkiem. Kaut vai viens tipisks piemērs. Jaunietis audzis kristīgajā ģimenē, zem tēva mātes paspārnēm viņam mācīs, kas ir ļauns un kas ir labs. Un mēs saprotam, ka bagātību reti kurš nezogot var dabūt. Tāpēc, ka vismaz valsts jāuzlūk nodokļi, jo visi, kas taisa biznesu, saka, ka nodokļi ir nenormāli. Un, lai savu biznesu uztaisītu, vajag šmaukties ar nodokļiem. Un tā ir zakšana. Kristietis būdams, tu nevar to atļauties. Tātad tev nekad nebūs savu biznesu, tu būsi vienmēr nabadzīgs. Tu nekad neaizbrauks ārzem atvaļinājumā, nekad tev nebūs savas mājas, tu mainīsi dzīvokļus visu laiku, meklēdams lētāku kaut ko. Veselības aprūpe tev būs slikta, tu slimos ar slimībām, tev būs mūžīgas problēmas. Bērniem nemaz nepatiks tavs dzīves veids, jo redzēs, ka visiem citiem ir labāk. Un te savukārt ienāk draudzē bagāts vīrs vai sieviete, kas visu to grēka devu ir dabūjuši, plus vēl bagātību, un kuriem tagad ir oficiāls un labs bizness. Un viņi turpina apbraukāt pasauli, viņiem ir laba veselības aprūpe un tā tālāk, tā tālāk. Tātad būtībā sanāk, kas vieni ir pacietuši visas bēdas, citi ir saņēmuši visus labus. Gan no grēcīgās pasaules un tagad no Dieva visus labumus dabūs. Un tā tālāk. Sāksim ar to, ka nemānīsim sevi, māsas un brāļi, par šādu cilvēcisko lietu sapni. Vai mēs nezinām, ka cilvēka dzīve ir kā zāle, kā puķa laukā, īsu brīdi, kas zied un tad nobīst? Šodien mēs aizlūksim par kādu vīrieti no nedzirdīgiem, kurš ir aizgājis 42 gadu vecumā mūžībā. Tā, ka tu dzīvo grēka valstībā un baudi šos grēkus, tu nekad nevari zināt, kad mirsi un nonāksi ellē. Tā ir briesmīga spēlēšanās, kas notiek bezdievīgo vidū, un mums ticīgajiem saprotot, ka esam izrauti no ēles liesmām, ar Dieva jēra asinīm no sava soda briesmīgā esam atpestīti. Mums nav jānožēlo, ka neesam izbaudījuši grēka saldumu.
Jo dzīvojot grēkā un neticībā, mēs vienu dienu mierīgi nobraukt ēles dziļumos, un tur nekāda glābšana nebūtu. Patiesībā tie, kas jau no jaunības dienā, kuras vilina ar grēku daudzumu, jo īpaši, kas esam izglābti jau jaunībā, vai kā jāpriecājās par to. Ja jaunieši neietu bojā, mēs varētu teikt, jaunība nekas nodzīvos gan jau kaut kad. Bet jāsaprot, ka personība jau formējās jaunībā. Cilvēks visu to nastu dzīvē sev paņemot, grēka verdzība jau turpināsies. Jo vairāk grēkiem nododies, jo vairāk grēks turēs kopā cilvēku. Svētīgs, kas jau jaunības dienās ir saņēmis Dieva žēlastību, jo šie cilvēki jaunībā aizmirst dažkārt, kas dusmojās. Kāpēc Dievs svētī arī tos, kas nāk vēlāk pie Kristus? Kāpēc Viņš vēl labāk svētī viņus par mums? Tā ir žēlošanās, kas rodās no nesapratnes, ka neviens cilvēks nav pelnījis grēku piedošanu un Dieva svētības. To neviens nav darījis. Pat Jēzus mācīja saviem mācekļiem, apustuļiem, un apustuļiem būtu vērts lepoties ar kaut ko, jo viņi bija apustuļi. Un daudz strādāja Kristus labā. Bet viņš teica, ka jūs būsiet izdarījuši visu, ko jums saka. Tad jūs atbildat un sakat, mēs esam necienīgi kalpi, mēs darījām tikai to, kas mums bija teikts. Tātad, ja mēs visu būtu labi izdarījuši, pēc Dieva prāta visu, to ņemsim vērā visu, nevis kaut ko darīt. Mums vienalga vajadzētu atzīties, ka esam necienīgi kalpi, jo mēs no visas sirds Dievu neesam mīlējuši un darījuši vairāk nekā Viņš no mums prasa. Tādi ir visi cilvēki, pat apustuļi. Un tāpēc mēs līdz viņiem sakām, kā nevis es, bet Dieva žēlastība manī ir darījusi visu labo. Ne es, bet Dieva žēlastība manī to visu labo ir darījusi. Un ka man ir Dieva žēlastība no jaunības dienām ticēt uz Jēzu un ciest viņa dēļ. Tā nav mocība, tā ir žēlastība. Apustuļi tika sagūstīti jau neilgu laiku pēc Jēzus Kristus augšām celšanās. Iemesti cietumā, pērti, tad atbrīvoti, un pēršana bija ļoti smaga, ļoti sāpīga. Kristu pēra ar tām pašām pādagām, kuras arī apustuļus pēra. Tas bija briesmīgi. Un kad viņi gāja projām, un viņiem tas bija ļoti sāpīgi, asinis tecēja pa viņu mugurām zemē, no brūcēm. Bet viņi priecājās, ka Kristus dēļ ir cietuši šo kaunu un sāpes. Vairāk jau kaunu šeit ir domāts, jo pēršana bija apkaunojums tādā laikā. Nevis vienkārši miesas sods, bet kauns. Ka viņi līdzīgi noziedzniekiem, zablēniem kaut kādiem līdzīgi tika turēti. Bet viņi priecājās par to. Tā arī ikvienam, kas Kristus dēļ cieši, ir jāpriecājas. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus ir apsolījis tie, kas viņa dēļ cieši. Viņš dos dāvanas. Lielas dāvanas. Mēs nezinām, kādas, bet apustulis raksta lielu godību debesīs. Mēs zinām, kāds godība izraisa šeit. Vārda, nauda, skaistums, spēks. Dieva valstībā citas lietas to parāda, šo godību. Bet rakstīts,
būs tie, kas cieš, būs daudz lielāka godība debesīs. Tāpēc tie, kas cieš, lai pagodina Dievu šajās ciešanās. Jo Dievs viņam to ir devis žēlastībā ciest. Un mūsu māsas un brāļi tajās zemēs, kur kristiešus nogalina, viņi zina par to apsolījumu. Un tāpēc viņi nebīstās no saviem ienaidniekiem. Jo viņi zina, ko devis Tēvs viņiem ir sagatavojis. Un tāpēc ir ļoti smieklīgi, kad cilvēks kurn šī sīkuma dēļ, kad Dievs savā laipnībā apdāvina tos grēciniekus, kas atgriežas pie Dieva un ir skaudīgi viņiem doto svētību dēļ. Būt kopā ar Kristu ir briesmīga laime. Speciāli lietoju vārdu šo briesmīgi, lai saprastu, ka tas ir kaut kas tāds satricinošs. Ja tu vari dzīvot dzīvi kopā ar Kristu, ar Dievu pašu, tas nav sīkums. Iedomāsimies situāciju. Tu ej pa ceļu augstā ziemas laikā par lauku. Un jūti, ka tu salsti. Tev Valentīna dienā Titānika rādīja televīzorā, kā parasti Titāniks bija. Un šie cilvēki salsti ūdenī. Viņiem palikušas ir 5-6 minūtes, ko dzīvot pēc iekrišanas ūdenī. Tik ilgu laiku cilvēks spēja izdzīvot šādā augstumā 0 ūdens grādos. Iedomājieties šo situāciju. Un šis nāves miegs nāk, un kas tavā galvā skrien iekšā. Kad dzīve ir cauri, dzīve ir beigusies. Vai arī tev nāk cerība, ko Kristus tev ir atstājis. Ka nevis vienkārši dzīve tev beigusies, bet beidzot ir tavu cerību piepildījums. Tagad es nostāšos sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. Saprotiet, cik ir liela starpība starp to, ka tu dzīvo staigā kopā ar Kristu. Un pat tāda kuģa noslīgšana nepārstrīpo visu tavu dzīvi uz 0. Vai arī tu visu dzīvi vazājies bez Kristus. Un ik viens šāds brīdis ir izmisuma un šausmu pilns. Jo tavai eksistencei ir beigas. Tu atcerēsimies, ka kopā ar Kristu ir dzīvot cerīgi, tāpat kā šie strādnieki, kuriem bija dots solījums šī dienas alga beigās. Un viņi šīs cerības dēļ, šo apsolījumu dēļ strādā. Un zina, mēs saņemsim. Un Dievs tāpat dod apsolījumu visiem. Tikai viņš to dod žēlastības dēļ, jo tie, kas mēs sākam bērnībā ticēt, mēs neesam neko labāk tiem, kas pusmūžā sāk ticēt, tiem, kas savas dzīves vecumu pēdējos gados sāk ticēt, mēs neesam labāki. Mēs esam no tā paša materiāla taisīti, ar tām pašām vainām iekšā. Tikai Dievs laicīgi apturēja šīs vainas mūsos un deva mums jēga pilnu dzīvi. Es, nākdams jaunības gados, to nenožēloju. Es esmu nožēlojis tikai to, ka man Kristus nav bijis iepriekš. Tas ir vienīgais, ko es nožēloju. Es neskatos uz dzīvi pirms Kristus kā uz visu savu sapņu piepildījumu, un tagad man ir smaga cīņa un smags darbs. Tā kā dienas vēlmē jāiztur. Es jau visu esmu nolaidījis, tāds var izturēt. Nē, nākot jaunības dienās, man tas ir taisnīgi otrādi. Es esmu priecīgs, ka man nepalika daudz laika
lai iekristu visos grēkos, kuros pasaulē iekrīt iekšā, bez cerībām no tā visa izkļūt ārā. Otrs, saprastams, ka es pats esmu izglābts no nāves. Es varu raudzīties uz brāļiem un māsām neatkarīgi, kad viņi nāk pie Kristus, pie viņa krusta, vai viņš ir slimības gultā guļ un savus grēkus tur nožēlo, tad nomirst. Tā ir neko labu neizdarot vispār. Bija taču arī viens krustā, sistais blakus Jēzum, kurš arī teica, Jēzu piemini, kad tu nāks savā valstībā. Labi, kā apustuļi nedzirdēja toreiz, viņi būtu sašutuši, teikuši, kā? Viņš taču laupītājs pie krusta, un mēs tev 3 gadus sakojām, un viņš nesakoja, un tagad būs tavā valstībā. Kas tad tas tāds ir? Tā ir Dieva žēlastība lielā, ka mēs visi nepelnīti saņemam. Mēs saņemam to, ko neesam pelnījuši. Un Dieva svētības draudzē tādā pašā veidā tiek izdalīts nevis pēc nopelniem, bet pēc Dieva prāta. Bet nākamais, kādā veidā mēs tālāk ar šīm svētībām, un Dieva vārdu ir sacīts, ka pareizi ir kalpot Dieva draudzē, jo šis viena dārs ir simbols Dieva draudzē. Saprotam, ja? Viena dārs ir simbols Dieva draudzē. Un, ja tu strādā Dieva draudzē, tajos uzdevumos, ko Dievs ir tevis, tu jau nes svētību visiem, kas tur ir. Tava svētība nav tikai tavējam, tā ir visai tavai draudzē. Tās dāvanas, ko dod, tās nav tikai cilvēkam, lai viņš varētu dižoties un lepoties, vai cik man labi ir, Dievs man bagātīgi svētīs. Nevelti, tāpēc arī Bībelē rakstīs, ka tiem, kuri ir bagāti šī laikmetā, ar mantu, lai dalās ar tiem, kam nav. Savukārt tie, kas ir nabagi šī laikmetā, Dievs viņus ir izredzējis par garīgi bagātiem. Un es varu teikt, māsas un brāļi, tieši tā arī ir jārīkojas. Ja tev, sekojot Dievam no bērnības, nav bijis laiks pelnīt sev naudu, tad nežēlojies, ka tev nav naudas. Tu tveries pie garīgajām bagātībām un ar tām dalies. Dodi to mācību. Tiem pašiem bagātajiem arī tas ir vajadzīgs. Savādāk viņi paliks tajā pašā atkarībā no mantas, kā bija iepriekš. Un savukārt tiem, kas ir bagāti šī laikmetā, un viņi ir sapratuši, tad viņu bagātība nav viņiem dota. Tā bagātība viņiem ir dota, lai viņi dalītos to, par trūkst, lai piepildītos Dieva vārds, kas saka, ka tiem, kam palika pāri, jā, tas, lai netiktu bagāts, un tiem, kam nepietika, lai tie nebūtu trūkumā. Dieva vārds tiek piepildīts, viņš tiek piepildīts draudzē, ka katrs ieņem savu vietu, kas ir garīgs un bagāts, garīgajās lietās, lai dalās ar tiem, kam nav garīgo lietu, un tiem, kam ir laicīgās lietas, lai dalās ar tiem, kuriem nav laicīgo lietu. Un tā sanāk, ka mēs viens otram kļūstam par svētību. Tā notiek šī kalpošana. Un tad mēs vairs neuzskatām par skaldību to, bet esam priecīgi. Lūk, kādam ir dzīvē paveicies, tātad draudzē ir paveicies. Draudzē būs svētība. Lūk, kāds ir iegūs garīgas zināšanas. Draudzē ir paveicies, draudzē viņus saņems. Kad šādā veidā mēs viens uz otru raugāmies, tad mēs redzam tiešām brāļus un māsas. Un neatkarīgi no tā, kad mēs pievienojamies draudzē klāt. Un mēs kopā ar eņģeļiem priecājamies par tiem, kas no grēkiem atgriežas. Un ir taču daudz no kā atgriezties, daudz ko nožēlot. Ja mēs apskatām tikai tos baušus, vai cik daudz ir, mums ir tiešām no sirds jāpriecājās par to, ka mūsu grēki ir piedoti un pārkāpumi atklāti. Mums ir jāpriecājas, ka Dievs nekad mums neatmaksās pēc mūsu nopelniem, bet tikai saskaņā ar savu žēlastību.